Viņam vienmēr ir prieks mūs redzēt. Amen. Un svarīgi, ka mums arī ir prieks vienam otru redzēt. Lai prieks vairojās. Amen. Un palūksim. Dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo dienu, ko Tu esi radījis priekš mums. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šo iespēju, ka mēs varam sanākt kopā, kungs, Tavā vārdā, Tavā garā, kungs. Piepildīties, Tēvs, tiešām ar vārdu. Ar Tavu garu, ar mīlestību, kungs, halleluja, un Tēvs, mēs lūdzam, atklāj mums vairāk un vairāk savu gribu katram no mums un visiem kopā, Tēvs, un mēs lūdzam, Tēvs, tiešām, lai Tavs prāts notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Es gribēju ar labajām ziņām padalīties, ko es dzirdēju sākumā par rādio, un tad es Denisam stāstīju. Es braucu no rīta uz Valmieru un kristīgajā rādio runāju par Skandināviju, kad Zviedrijā, īpaši Zviedrijā, bet arī Somijā, Jēzus Kristus ir kļūst populārākā persona jauniešu vidū. Halleluja! Un es to Denisam stāstu, viņš saka, jā, laikrakstos un ziņās Skandināvijā par to rakstu. Jēzus Kristus ir kļūst populārākā persona jauniešu vidū. Nevis baznīca, nevis kristīgā reliģija vai vēl kaut kas. Tieši persona, Jēzus Kristus, personīgi pats. Halleluja, man tas tiešām iepriecināja. Un ticam, kad arī Latvijā pienāks tā diena, kad viņš kļūst populārākā persona. Ne tikai jaunieši, bet vispār visas tautas vidū. Amen. Amen. Un šodien runāsim par ticību vairāk arī derības kontekstā. Pirmā rakstvieta Lūkas 18:8. Jēzus uzdod jautājumu atkal un atkal. Vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs? Ticība ir zemes, aktīva un dzīva ticība. Un viņš to runā uz saviem mācekļiem. Viņš to runā uz mums. Un tas ir tas jautājums, tas ir tāds, es gribētu teikt, kontroli jautājums, kas mums ir sev pa laikam jāuzdod. Kā ir ar manu ticību? Kā ir? Vai man ticība ir dzīva, vai man ticība ir aktīva? Tāpēc, ka Jēzus uzdod šo jautājumu, tad arī loģiski, ka mums arī sev vajag uzdot. Ja? Kā ir ar mūsu ticību? Tad, kad viņš nāks, vai viņš atradīs šo ticību? Mūsu sirdīs. Un tāpēc ticības tēma ir ļoti svarīga, ka mēs viņu laiku pa laikam cilājam un tā kā arī sevi testējam un paši arī sevi pārbaudam. Amen. Un tātad garīgā pasaule funkcionē pēc augsti regulējumiem likumiem, kuri atnes paredzamu rezultātu. Un šie likumi valda pār visu. Un katrs garīgais princips ir balstīts ticībā. Tad bāze ir ticība, jo pasaule tika radīta ticības spēka. Izlasīsim Ebrejiem no 11. nodaļas, no 1 līdz 3. Un šeit ir sākumā ticības definīcija, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo tanī stāvēdam tēvi saņēmuši liecību, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Ja? Amen? Amen. Un vārds ticība ebreju valodā ir emuna, kuram saknes vārds ir amen. Un amen, ko nozīmē? Tā tam būs būt. Un tā interesanti, kad emunai saknes vārds ir tā tam būs būt. Un tāpēc arī ticība sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Amen. Un tātad ticības garīgais spēks ir tas pats spēks, kuru Dievs lietoja radot pasauli. Un šis spēks ir katrā no augšienes piedzimušā Dieva bērnā. Un šis pats spēks atnes dziedināšanu un izmaiņas mūsu dzīvē. Un tātad ticība, viņa nāk no Dieva vārda dzirdēšanas. Ja? No tā, ka mēs dzirdam vārdu. Romiešiem 10:17. Un Glika tulkojumā ir rakstīts, man patīk Glika tulkojumā šī rakstvieta. Tad ticība nāk no dzirdēšanas, bet dzirdēšana nāk caur Dieva vārdu. Ja? Tādā ziņā, ļoti labs Glikam tulkojums šai rakstvietai. Ka caur Dieva vārdu, ja? Ka mēs dzirdam Dieva vārdu, ka mēs viņu uzņemam, ja? Kad mēs klausamies pasludināt vārdu, kas ir izrunāts. Amen? Amen. Un ticība sāk darboties tad, kad mēs ar sirdi ticam un ar muti apliecinām. Romiešiem 10:10, jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mutis liecību pestīšanu. Un rakstiet no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 10. panta saka, vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Tā ir, patiesībā, viņi tā kā
ātrumā lasot to domu, grūti noķert, bet svarīgi ir iedzināties, ko Jēzus šeit saka. Viņš saka, vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Tātad Tēvs dara savus darbus caur to, ka Jēzus runā viņa vārdus. Un Tēvs dara savus darbus tad, kad mēs runājam viņa vārdā. Amen? Tieši tas pats, ko Jēzus darīja, mēs esam viņa mācekļi, mēs arī tieši to pašu darām. Tāpēc ir tik svarīgi, ja, ko mēs runājam. Tāpēc, ka vārdi, ja mēs runājam Tēva vārdus, ja, kā šeit rakstīts, tad Tēvs var darīt savus darbus. Amen. Tas ir spēcīgi. Tā ir spēcīga atklāsme, ko mums vajag saņemt un pielietot savā dzīvē. Ja? Lai Tēvs pastāvīgi var darīt savus darbus caur mums. Ja? Jo viņš jau grib atklāt sevi, ja? Demonstrēt sevi. Ja mēs lūdzam arī dziesmā, Tēvs atklājies. Ja? Atklājies ja? Viņš atklājas ar to, ka mēs apliecinām viņu vārdu, ka mēs runājam viņu vārdus. Ja? Ticība ir visu mūsu dzīve. Ticība darbojas mīlestībā, un ticība ir tas spēks, kas mūs savieno ar Dievu. Dievs šobrīd nav tādā redzamā formā, kā bija mācekļiem, ka Jēzus bija kopā ar viņu. Bet tieši ticības spēks, ticības likumi, tas ticības princips ir tas, kas mūs savieno ar Dievu. Un ticības likums atbrīvo mūs no grēka un nāves likuma, Romiešiem 3:27. Un grēka un nāves elementi ir bailes, šaubas, neticība un nepiedošana. Kad cilvēki arī saka, ka, kā es varu piedot? Ticībā. Ticībā, jā. Mēs jau, kā cilvēki, mums nav tādas spējas pašiem, tā kā vienkārši kā cilvēkiem, es tagad pieņemšu lēmumu un es to izdarīšu. Bet mēs darām lietas ticībā, ja? Un ticības likums mūs atbrīvo no grēka un nāves likuma. Tāpēc, ka ticības likums, viņš ir garīgās pasaules likums, kas ir augstāks par šiem gan nāves likumiem, gan grēka likumiem, gan arī fiziskās pasaules likumiem. Ja? Tas ir tā kā, kad praviešu mācekļi tur bija skaldījuši malku un bija aizņēmušies ciru, ja cirvis nogrim, pravietis atnāk un uzsit ūdeni, cirvis uzpeld. Ja? Ticības likums, viņš ir augstāks. Ja? Garīga likuma ir augstāk par fiziskās pasaules likumu. Tāpat laikā, protams, arī šie fiziskās pasaules likumi ir Dieva iedibināti, un mēs viņus pielietojam savā dzīvē, bet tāpat, kad ir šīs situācijas, un kad mums tā kā nepietiek vienkārši ar fiziskās pasaules likumiem, mums ir šī iespēja pielietot garīgās pasaules likumus un gūt pārdabīgs rezultāts. Ja? Amen? Amen. Un par derību. Romiešiem 4:16 līdz 22 izlasīsim. Un šeit rakstīts, tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu droši visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļautu bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahama ticībai. Viņš ir visu mūsu tēvs, tāda Dieva priekšā, kam viņš ticējis, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc arī ir rakstīts, daudzām tautām es tevi esmu cēlis par tēvu. Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts, tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi, viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamirs arī Sāras mātes klēpes. Dieva apsolījums viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļūst stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš ir apsolījis, spēja darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Un interesanti, ka par Ābrahamu, ja šeit rakstīts, ka viņš kļūst stiprs ticībā, un viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš ir apsolījis, spēja arī darīt. Ja. Es domāju, tas ir, tāpēc arī Ābrahams sauc par mūsu ticības tēvu. Amen? Jo tam ir kaut kāds pamats, kāpēc viņš ir mūsu ticības tēvs. Ja. Ka viņam ir šis, kā mēs varam teikt, ka viņš ir kā piemērs. Ja. Ka viņš ir kā piemērs mums, kā staigāt ticībā. Ja. Kā viņš saka, viņš kļūst stiprs ticībā. Ja.
Tātad viņa ticība bija dzīva, viņa ticība bija spēcīga, un viņš bija pilnīgi pārliecināts. Ja Dievs kaut kur runā, tad Dievs to arī piepildīs. Un domāju arī par Ābrahamu, ka tad, kad viņš vēl bija Ūras pilsētā, un kad Dievs viņu uzrunāja, izēja no šīs pilsētas un dodies. Kur dodies? Uz kurien? Ja? Ej! Ja? Un kad, es domāju, ka kaut kas šī cilvēka sirdī bija atšķirīgs. Kāpēc tieši Ābrahamu Dievs izvēlējās? Tur bija daudz cilvēku, ne jau viņš bija vienīgais. Bet kaut kas Ābrahama sirdī bija atšķirīgs, ka viņš bija gatavs sekot Dievam. Ja? Viņš pat nezināja, uz kuriem. Ja? Un tas bija viņa tā kā, ticības sākums, šis viņa dzīves ceļojumam kopā ar Dievu. Ja? Kad Dievs viņu uzrunāja, viņš savāca visu savu ģimeni, savāca visu savus lopus un kalpus un devās tur, kad 300 cilvēki, ja, visu kopā un veselu karavānu. Ja? Tas nebija tā kā viņš tur paņēma tikai tuvākos cilvēkus, tur ir veselu karavānu. Visi devās. Kur? Nezinu, kur. Kur Dievs rādīs. Ja? Un tas priekš viņa bija tāds ticības solis, un mēs redzam to, ka Dievs viņu veda tālāk. Ja? Dievs redzēja, ka viņš ir, teiksim, labs materiāls, ar ko strādāt, ka viņš ir atsaucīgs, ka viņš ir uzticams, ja? Ka viņš ir ieinteresēts tajā būt kopā ar Dievu, ja? Būt kopā ar savu radītāju. Ja? Acīm redzot, viņa sirds meklēja Dievu. Ja? Mēs jau nezinām, Bībele neraksta sīkāk par to, bet mēs tikai redzot pēc šiem augļiem, ja, viņa dzīvē, kurš katrs tā vienkārši nepaņems visu savu namu un nedosies kaut kur, nezinu kur, ja. Amen. Un tad viņš nonāk, Ābrahams nonāk apsolītajā zemē, un Dievs viņam iedod šo apsolījumu par apsolīto zemi. Un Dievs viņu ved tālāk, un 1. Mūzes 15. nodaļa no 1 līdz 10. Šī ir nodaļa, kur Dievs noslēdz derību ar viņu. Kāpēc viņš slēdz derību? Lai vēl vairāk nostiprinātu Ābrahama ticību. Ja? Lai viņš varētu kļūt par tādu ticības vīru, kā rakstīts vēstulē romiešiem, ka viņš pilnīgi pārliecināts, un ka viņš kļūst stiprs ticībā. Un caur ko viņam atnāk šī pilnīgā pārliecība, mēs redzam 1. Mūzes 15, 1 līdz 10, un šeit rakstīts, kad Ābrahams bija sabēdājies par to, ka viņam nav bērni, ka viņam nav pēcnācēji. Un viņš savā prātā bija izdomājis, ka Damaskietis, viņa kalps Eliezers, kļūs par viņu pēcnācēju. Un mēs redzam arī šeit rakstīts, kad viņš tā kā sāk arī pārmest Dievu, viņš saka, redzi, tu man neesi Devs pēcnācējs. Tātad šeit mēs vēl redzam, ka šī runa nav tāda, kā mēs lasījām romiešiem, ja, ka viņš pilnīgi pārliecināts. Viņā ir šaubas, ja, viņā ir tāds, tāds nogurums, sarūktinājums. Viņš saka, tu man neesi Devs, un tagad šis vīrs, šis Eliezers kļūs mans mantinieks. Un tad tā kunga vārds nāca pār viņu, šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas nāks no tavām miesām, būs tavs mantinieks. Un viņš lika tiem iziet ārā un skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēji. Un viņš tam sacīja, un Ābrahams uzticējās tam kungam, un Dievs to pieskaitīja viņam par taisnību. Un viņš sacīja uz to, es esmu tas kungs, kas tev lika iziet no Kaldeju jūras, lai tev dotu šo zemi iemantot. Bet tas sacīja, kungs, mans Dievs, no kā, lai es noprotu, ka es to iemantošu. Ja? Tad mēs redzam to, ka caur šo sarunu vēl aizvien Ābrahams prasa Dievam kaut kādu apstiprinājumu. Pareizi? Viņš saka, kungs, Dievs, no kā, lai es noprotu, ka es to iemantošu. Ja? Jā, tu man to saki. Ja? Bet kā kur ir tas pamats, uz kā pamata es varu būt pilnīgi pārliecināts? Ja? Tālāk Dievs viņam saka, atnes man 3 gadu jaunlopu, 3 gadu kazu un 3 gadu aunu, balotu un ulbeli. Un tas viņam atnes visus tos un dalītos uz pusēm. Un lika vienu gabalu pret otru, bet putns tas nedalīja. Un notika, kad salbi nogājas un bija iestājusies pilnīgi tums. Tad it kā dūmains ceplis un degoša lāpa parādījās ar tiem gabaliem. Un tādā dienā tas kungs noslēdz ar Ābrahamu derību
sacīdams: taviem pēcnācējiem es došu šo zemi no Ēģiptes zemes līdz lielai upei Eifratei. Un Dievs izgāja kā degošu lāpi, ja, caur šiem gabaliem. Un interesanti arī, kad tie gabali bija tā kā divi blakus, un Dievs izgāja kā degošu lāpu, un veidojot šo mūžības zīmi, kad Dievs noslēdz mūžīgu derību ar Abrahamu. Un tas bija tas apstiprinājums, ko Dievs iedeva Abrahamam, lai viņš varētu būt pilnīgi pārliecināts par to, ko Dievs uz viņu runā, un pilnīgi pārliecināts par to, ka Dievs ne tikai runā, bet viņš arī izpildīs to viņa dzīvē. Un Dievs izrunāja uz Abrahamu derības vārdus, kurus caur ticību var pieņemt katrs cilvēks. Ja. Tas ir pieejams katram cilvēkam, šie derības vārdi. Ja. Un Abrahams to ieraudzīja un iegūja redzējumu savai dzīvē. Ja. Viņam bija svarīgi ieraudzīt to. Un caur to Abrahams kļuva pilnīgi pārliecināts. Ja. Un jautājums ir, vai arī mēs varam kļūt pilnīgi pārliecināti? Amen. Arī mēs varam kļūt pilnīgi pārliecināti. Ja. Un ja mēs izprotam šo derības principu, kad Dievs arī ar mums ir noslēdzis derību. Un ne tikai veco derību, bet arī jauno derību, kas ir daudz labāk, ja, par veco derību. Viņš ir noslēdzis savu derību caur savu dēlu asinīm, ja, apstiprinājis. Un kas tad ir derība? Derība pēc savas būtības tas ir līgums, ja, tas ir varbūt pirkuma līgums, sadarbības līgums, ja. Mūsu gadījumā tas ir Dieva vārds, ja. Dieva vārds ir kā mēs varam tā salīdzināt, ka tas ir kā līguma teksts, ko Dievs ir uzrakstījis mums, ko viņš ir apstiprinājis no savas puses, ja. Mēs vecā derībā redzam, ka viņš apstiprināja šo dzīvnieku un putnu asinīm, ja, un ar savu klātbūtni. Un jaunā derībā viņš apstiprināja ar savu dēlu asinīm, kas runā daudz spēcīgāk nekā šo dzīvnieku asins. Un tātad, kas vispār ir derība? Derībai ir divas vai vairākas puses. Ja? Derībai ir nosacījumi un arī termiņš. Mēs redzam par termiņu attiecībā, kad Dievs noslēdz mūžīgu derību. Atšķirīgas derības partneru stiprās un vājās puses. Ir mūsu puses, un mēs zinām, kādas viņas ir. Un nevienmēr viņas ir tās stiprākās. Un mēs redzam, kādas ir Dieva puses. Ja? Ka viņš ir spēcīgs visā. Ja? Kā mēs dziedājam dziesmā, viņš ir gan ārsts, viņš ir gan tas, kurš piepilda vajadzības. Ja? Viņš ir kungs un ķēniņš, viņš ir varens karavīrs. Ja? Viņš ir visā. Ja? Tāds ir mūsu derības partners. Ja? Viņš ir spējīgs piepildīt savu vārdu. Ja? Viņš nav kaut kāds tur, kā cits saka, dieviņš kaut kāds. Ja? Kaut kāds. Tā kā Indijā, kad mēs bijām misijā, iedomājieties, mēs braucām Himalaju kalnos, augšā uz Dardželingas pilsētu, viņi atrodas kalnos. Un braucam uz pretī karavāna, smagā automašīna ar kravas kastu. Un tad ir kravas kastē, viņi ir ielikuši dievu, savu dievu. Tādu lēli. Un iet viss tas pūlis, tur kaut ko tur dzied, kaut ko dejo. Un viņi to savu dievu ved lejā pa kalnu, un lejā ir upe. Bet upe ir izžuvusi. Un viņiem to dievu vajag palaist pa upi, bet upe ir sausa. Viņi vienkārši iemet to savu dievu akmeņos, un tā lēla tur guļ. Paldies Dievam, mūsu Dievs nav tāda kaut kāda lēle, nespēcīga, ja, kas vēl mašīna jāved uz upi, kur vēl upi ir izžuvusi. Ka mūsu Dievs ir visspēcīgs, amen. Mūsu derības partneris ir spējīgs piepildīt savu vārdu. Un zināms rituāls, asinis, drēbi un ieroču apmaiņa. Ja. Citreiz arī vārdi, ja. Dievs iedeva Abrahamam jaunu vārdu, ja. Slēdzot derību. Arī citreiz tiek izmēta. Laulību slēdzot, ja, uzvārdu tie pieņem arī apmainās. Ja. Citreiz arī vīrs pieņem sievas uzvārdu. Dažādi ir, ja. Pēc būtības tā ir derība. Laulība arī ir derība. Ja. Tāpēc no bibliskā aspekta laulība, ja mēs skatāmies kā Bībele, kā Dievs skatās uz laulību, tā ir ļoti svarīga derība, ja, kas
tiek noslēgti starp diviem cilvēkiem. Ja? Un tāpēc arī ir tie vārdi, ko cilvēki izrunā stāvoties laulībā. Ja? Un arī sankcijas, ja, kad, ja pārkāp derību, kas notiek, ja, kāda veida sankcijas, kas... Un mēs redzam, kad Abrahams sastopas ar vēl vienu pārbaudījumu, ja, kad Dievs uzrunā viņu, viņš saka, tālāk tas ir 1. Mūzes 22, 1-19, un tad, kad Abrahams ir saņēmis šo ticības apsolījumu savu dēlu, Īzaku, pienāk diena, kad Dievs viņam saka, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, un ej uz Moras zemi un upurē, kā dedzinām upurē. Un interesanti to, kad Ābrahams, kā šeit rakstīts tālāk, ka Ābrahams no rīta posās ceļam, apsagloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi divus savus puišus, kā arī savu dēlu Īzāku, sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kur Dievs viņam bija norādījis. Un tālāk viņš dodās uz šo kalnu, un Īzāks viņam vienā brīdī jautā, tēvs, kur tad ir tas upurs? Un Abrahams viņam saka, gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim mans dēls. Un abi soļoja viens otram līdzās, un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis. Un Abrahams uzcēla tur altāru, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzaku, un uzcēla to uz altāru virs malkas. Un Ābrahams izstiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet Dieva eņģelis no debesīm sauc viņam, Ābraham, bet tas sacīja, te es esmu. Un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labā. Un tālāk mēs redzam, ka viņš ieraudzīs šo jēru, viņš pienes jēru, un Dievs viņam iedod apsolījumu. Viņš viņam saka, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā, un tavu pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārds, un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Ja? Ir Dievs, protams, kad šie pārbaudījumi mēs redzam, ka tie ir cilvēcīgi, viņi bija ārkārtīgi nopietni. Ja? Ārkārtīgi nopietni, kad tas, par ko viņš tik ļoti gaidīja, ko viņš tik ļoti stāvēja ticībā, šis apsolījuma bērns, un pēkšņi Dievs viņam saka, pienesam to. Ja? Un mēs redzam to, cik Abrahams sirds bija padevīga Dievam, ka viņš bija gatavs to darīt. Ja? Viņš bija gatavs to darīt, bet tādā pat laikā mēs redzam Dievu. Ja? Mēs redzam Dievu, kurš teica, stop, man pietiek ar tavu gatavību. Un citreiz ir situācijas, kad Dievs vienkārši saka, man pietiek ar tavu gatavību. Es redzu tavu sirdi. Un, protams, ka Dievs jau redzēja, bet arī es ticu, ka Abrahamam vajadzēja arī sevi redzēt. Vai viņš tiešām ir gatavs pilnībā atdot savu dzīvi Dievam. Un tas ir tas, ko Dievs meklē, kad tas nav tikai tāds izklaides pasākums, ja, kaut kāds kopā ar Dievu, bet kad tas ir arī upurs. Ja. Sekošana Jēzum, tas ir arī upurs. Ja. Un nāk pārbaudījumi, kad mums ir jāizdara savas izvēles. Ja. Un mazākās izvēles jau sākas ar to izvēli vienkārši būt draudzē. Tā ir numur 1 pamat izvēle. Ja. Kad tev ir iespēja braukt tur, vai uz draudzi. Tā ir pamat izvēle, sākums. Un pateicoties Ābrahamam, mēs redzam to, ka Dievs, viņš ne tikai bija gatavs, bet viņš arī atdeva savu vienpiedzimušo dēlu. Viņš redzot, par cik Ābrahams bija viņa derības partners, tad Ābrahamam no savas puses bija vajadzīga tikai gatavība pienest savu dēlu. Bet Dievs, ja, no savas puses, kā stiprais mūsu derības partners, viņš reāli pienes savu dēlu. Kur viņam arī bija žēl, kā šeit rakstīts, kad viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Ja.
Un Jēzum tas arī maksāja cenu, tā nebija vienkārši kaut kāda tāda... Viņš jau to darīja kā cilvēks, ja? Viņš to darīja kā cilvēks. Ne jau velti viņam, ja, Ģedzemenes dārzā pirms šīs krusta nāves bija šī nopietnā lūkšana, jau šī akmens, kad viņa sviedri kopā ar asinīm sajaucās un pilēja. Tas nebija viegls upuris, ja? Viņš maksāja cenu. Un mums arī ir jābūt gataviem maksāt cenu. Ja? Ja mēs gribam svaidījumu savā dzīvē, ja mēs gribam redzēt Dieva uguni savā dzīvē, mums ir jābūt gataviem. Un kas ir šī cena? Šī ir paklausības cena. Ja? Kad Dievs runā, mēs esam gatavi paklausīt. Ja? Jā, kungs, es šeit esmu. Ja? Viņš ir mūsu derības partners, un mēs viņam varam uzticēties. Ja? Mēs viņam varam uzticēties, ka viņš neuzliks vairāk, nekā mēs spējam nest. Amen. Amen. Un mums ir jāizšķir tas, kur ir vēl kaut kādu uzbrukumu, kas mums ir vienkārši ticībā un lūkšanās ir jāsadragā, un kur ir ceļš, kur mums ir jāaiziet cauri. Paklausības ceļš, ja. Un tas reizēm ir ērkšķu ceļš, ja. Reizēm ir tās izvēles nevieglas, ja. Bet tas atnes brīnišķīgi rezultāti, ja. Kā mēs redzam, ko Dievs uzrunāja, ko Dievs uzrunāja Abrahamu, viņš viņam saka, tevī tiks svētīts viss tauts, iedomājieties, ne tā. Kāds gandarījums pēc tam, kad viņš izgāja tam visam cauri, kāds viņam gandarījums šodien redzot to, kad mēs esam viņa ticības bērniem. Dievs saka, mēs esam Abrahama ticības bērniem. Kā zvaigznes debesīs, šeit miljoniem kristieši, ja? Un es ticu, ka Abrahamam atrodoties debesīs un redzot, kā Dievs ir piepildījis šo apsvērjumu, milzīgs prieks, ja? Un arī mūsu dzīvēs, ja, ir kaut kādas šīs lietas, ja, ko Dievs gaida no mums, ko Dievs sagaida, kas maksā cenu. Kas maksā cenu, ja, priekš mums. Amen. Amen. Un derība, es kādreiz arī par to domāju, kad citreiz ir tā, kad cilvēki neizprot derību un gaida tikai, kad viņa derības partners izpildi. Es domāju, ģimenē, ja tā ir, ja vīrs ar sievu un pieņemsim tikai viens gaida to, ka otrs visu izdarīs, ilgi tā ģimene nepastāvēs, pareizi. Kad ir šī partnerība, ja, ka katrs derības partneris no savas puses izpilda maksimumu, ko viņš var izdarīt konkrētā situācijā. Ja. Mājās arī, tas darbs tiek darīts kopīgi, un tāpat arī mēs, kā Dieva derības partneri, mēs strādājam kopā ar viņu. Amen. Mēs ne tikai gaidām, ka Dievs visu izdarīs, Dievs atnesīs atmodu, bet mēs kaut ko daram priekš šīs atmodas. Ja? Mēs nākam kopā, mēs lūdzam, mēs ziedojam savu laiku, citreiz arī savu naudu, ja mēs kaut kur braucam, ejam, satiekamies ar cilvēkiem, mēs maksājam cenu, ja, lai kaut kas notiktu. Tāpēc, ka tā ir derība. Ja? Dievs no savas puses ir iedevis mums pamatlietas, kas mums ir vajadzīgs. Pirmkārt, tā ir brīvība no grēka. Ja? Viņš mums ir iedevis savu vārdu, ja? Savu svēto garu, kas dod mums spēku, ja? Svaidījumu, kas salauž jūgu. Ja? Viņš mums ir aprīkojis, lai mēs, kā viņa derības partneri, varētu izpildīt tās lietas, kas mums ir jādara. Ja? Amen? Amen. Un tad pateicoties tam, ka Ābrahams no savas puses bija gatavs pienest Izāku, Dievs no savas puses pienes savu dēlu Jēzu Kristu. Un mēs redzam to, ka Dievs vienmēr dara vairāk. Mums ir jāizdara sava daļa, bet Dievs vienmēr izdara vairāk. Nesalīdzinām vairāk. Un viņa būtība ir tas, ka viņš kā mīlošs tēvs, viņš neuzliek mums vairāk, kā mēs varam. Bet ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāizdara, katram. Ja? Un tāpēc ir svarīgi meklēt un atrast, ja, kā atkal, teiksim, skatoties uz Ābrahamu, mēs redzam to, ka viņš bija atvērts, ja, ka Dievs varēja brīvi uz viņu runāt, ja, brīvi uzrunāt. Jo kāda jēga, piesim, uzrunāt kādu, kad viņš neko neklausās, ja, pareizi. Un tas ir sirds, ja, kā Jēzus runā par šīm 4 sirds augstnēm. Ja. Tas, ko Dievs arī mēs lasam praviešos, ja, ka viņš meklē mīkstu sirdi. Ja. Mīksts ir padevīgi viņam, ja, ka viņš var uzrunāt cilvēku. Ja. Ka tas nav caur kaut kādu tādu
Es domāju, arī tas princips, kā Dievs, ka viņš tevi uzrunā, tu zini, ka tas ir viņš. Un tur nav nekāda šauba, ja? Un citreiz ir tā, tu sāc darīt kaut kādas lietas, ko Dievs tev ir uzrunājis, mēs vakar arī ar Zigmundu runājam. Un tu sastopies ar paigiem pārbaudījumiem. Kas vispār notiek? Vai tas bija Dievs? Un tāpēc ir svarīgi, ka tu zini, ka tas ir Dievs. Bet tu ej tālāk, un tu skaties, sāk viss kārtoties. Ja? Amen? Amen. Un nedrīkst nobīties, ka tad, kad tu esi saņēmis kaut kādas lietas un sāc darīt, un kas saceļās vētru, tas ir normāli. Tas ir normāli. Bet ej tālāk, ej cauri vētrai, ja? Tos derības partneris, viņš tev izvedīs cauri, viss būs kārtībā. Mācekļi arī laivā sēdēja, es mierīgi gulēju, sacēlās vētra. Bet viņi nešķērsoja šo jūru. Šķērsoja, viss bija kārtībā. Un par Dāvidu, ja, ka mēs redzam to, ka Dāvids arī bija pilnīgi pārliecināts par uzvaru, par Goliatu. Neskatoties to, ka šis ienaidnieks bija daudzkārt spēcīgāks, daudzkārt lielāks par viņu, viņš bija pilnīgi pārliecināts par uzvaru. Un mēs redzam, ka pat tad, kad viņš ieraudzīja šo ienaidnieku, nekas nemainījās Dāvidā. Ja? Varbūt sākumā liekas, ka viņš tur pa gabalu skatoties, varēja teikt, kas tad tur, ko tu jūs te gaidat visi, ja tur Izraela karapulks, kā Bībele saka, bailēs. Viņi bija pārbijušies. Ja? Un tas filistietis nāca 40 vai cik dienas, vai 50 dienas nāca, katru dienu bļaustījās tur. Un Dāvidam bija vienalga, cik viņš liels, cik viņš spēcīgs. Un mēs redzam to, ka pēc tam, kad viņi bija sastapušies kaujas laukā, filistietis atkal sāk bļaustīties tur pret Izraēlu dievu, pret Izraēlu tautu. Un ko Dāvids saka? Dāvidam ļoti man patīk šī atbilde, ko viņš saka. Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vāli, bet es eju tev pretī tā kunga Cebaot vārdā, kas ir Izraēla karapulka dievs, kuru tu esi izaicinājis. Šodien tas kungs tev nodos manā rokā, un es tev nositīšu, un tavu galvu es tev nocirtīšu, un tavu līķi, līdz ar filistiešu karapulku līķiem, vēl šodien es nodošu putniem zem debes un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izraela ir Dievs. Amen. Un tālāk mēs lasām, ka Dāvids pasteidzās un izskrēja pretī filistietim. Ja? Es domāju, cik jābūt pārliecinātam, ja? Redzot tādu ienaidnieku, tādu pretinieku, ka viņš nevis kaut kur tā kā mēģināja kaut kur tā kā aizslēpties, kaut kur bet ka viņš izskrēja viņam drosmīgi pretī. Ja? Un tas ir tas princips, ticības princips, ja, kad mēs nevis sēžam kaut kur ierakumos, bet uzbrukam problēmai. Ja? Kā Dāvids, ka viņš izskrēja pretī. Ja? Viņš uzbruka problēmu. Tāpēc, kāpēc viņš tā varēja? Tāpēc, ka viņš zināja, ar ko viņš ir derībā. Ka viņš ir derībā ar dzīvo Dievu, ja? Kam piedara visu pasauli. Ja? Kurš ir radījis debesis un zemi. Amen. Amen. Un Dāvids, mēs redzam to, ka viņš ar sirdi ticēja un viņš ar muti apliecināja. Ja? Cik svarīgi šie vārdi, ko viņš izrunāja. Ja? Un kā mēs iepriekš lasījām, ja? Kad tas princips, ja? Ka Jēzus runāja tēvu vārdus un tēvs ar to izdarīja savu darbu. Tieši tas pats. Ja? Dāvids runāja ticības vārdus un Dievs izdarīja rezultātu. Ja viņš būtu sācis vienkārši tur runāt kaut kāds panikas sāktos kaut kāda, teiksim, tur viņš sāktu, kāpēc man tas ir noticis, kas tu vispār, Dievs, kur tu esi, ja? Kā tu to varēji pieļaut, ja? Nekas jau tāds nebūtu. Viņi jau nebūtu uzvarējuši Goliatu. Ja? Tas bija nopietnas ienaidnieks, tas nebija kaut kāds tur. Bet pateicoties tam, ka viņš ar savu sirdi ticēja un pareizes vārdus viņš izrunāja pret Goliatu, viņš guva uzvaru. Pateicoties derībai ar Dievu, ka viņš bija pilnīgi pārliecināts. Tieši tāpat kā Ābrahams, viņš bija pilnīgi pārliecināts, arī Dāvids bija pilnīgi pārliecināts par savu Dievu un par to, ka Dievs iedos uzvaru. Kā viņš šeit saka, kad tu nāc ar zobenu, ar šķēpu, ar kaujas vālu, bet es eju tev pretī tā kunga Cebaot vārdā.
Neko nespēja, viss tums var sacelties, neko viņi nespēja, ja mēs ejam tā kunga Cebjota vārdā. Ja mēs ejam Jēzus vārdā, mēs uzvaram, ja, viss tums. Amen. Amen? Amen. Un tas princips, jā, ka viņš izskrēja pretī, ja, ka viņš izskrēja pretī problēmu, ka viņš uzbruka. Un izlasīsim vēl Galatiešiem 3. nodaļa, 13. 14. pāns. Šeit rakstīts, Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka, lai Ābrahams svētība nākt par pagāniem Kristu. Jēzu, tā ka ticībā mēs saņemam gara apsolības. Ja? Tātad pateicoties tam, ko Kristus ir izdarījis pie krusta, viņš mūs ir atbrīvojis no bauslības lāsta un ir izdarījis tā, ka šī Ābrahama svētība, šī sākotnējā Dieva svētība, šis sākotnējais Dieva plāns nāk par mums, tiem, kas esam Jēzu Kristu. Amen. Neatkarīgi vairs no tautības, neatkarīgi no dzimuma, pār visiem cilvēkiem, kas tic, nāk šī sākotnējā svētība, kur Dievs bija paredzējis katram cilvēkam. Amen. Amen. Un vēl izlasīsim Ebrejiem 11, 17 līdz 19. Šeit rakstīts, ticībā Ābrahams, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Izāku, upurējis vienīgo dēlu. Viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts pēc Izāka, tev pēcnācēji tiks nosaukt. Jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt, tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā zīmi. Un grieķu tulkojumā ir vēl rakstīts, kad Ābrahams domāja, ka Dievs var atdzīvināt arī mirušos. Tātad mēs varam teikt, ka būtībā Ābrahams paņēma atpakaļ savu dēlu no mirušajiem. Ja? Viņš bija atdevis jau savu dēlu, un viņš ticēja tam, viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka Dievs viņam atdos atpakaļ. Tāpēc, ka Dievs pirms tam bija teicis, es tev došu dēlu. Amen. Viņš ticēja tam, ko Dievs bija teicis. Amen. Amen. Ja. Un Bībelē ir svarīgi lasīt derības gaismā. Un tad, kad mēs viņu lasam derības gaismā, tad šī atklāsme par derību atnes pārliecību par to, ka Dievs piepildīs savu vārdu. Un es tādā, teiksim, derības gaismā, ja mēs lasam Jāņa evaņģēlija 14.13, visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlu. Ja? Jāņa 14.12. Patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noeju pie Tēva. Un ja mēs lasām šīs rakstītas tādā derības gaismā, tas dod spēku. Amen? Amen. Tāpēc arī lūkšanas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs pieņemam ticībā šo rezultātu. Ja? Ka nav tā, ka vienkārši kā Bībele saka, pļāpā kā pagāni, blā, 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 kaut ko tur. Bet, ka mēs lūdzam ticībā, ja? Ka mēs ticībā saņemam šos rezultātus, pateicoties tam, ka mēs esam derībā ar dzīvo Dievu. Amen. Amen. Halleluja. Un tāpēc arī būsim dedzīgi savā ticībā un lūksim, ja? Lūksim Dievu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja? Caur šīm, kā tad Dievs tiek pagodināts? Caur šīm atbildēm. Tieši caur šīm atbildēm Dievs, Tēvs tiek pagodināts. Ja? Tad, kad dēls atbild uz mūsu lūkšanām, tiek pagodināts Tēvs. Ja? Amen. 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 Un darīsim viņa darbus. Ja? Darīsim viņa darbus. Amen. Halleluja, dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par brīnišķīgiem apsolījumiem, kungs, ko Tu mums esi devis, par derību Tavās asinīs, Tavās svētajās asinīs. Paldies Tev, Jēzus, par jauno derību, ko Tu esi noslēgts ar mums. Halleluja, ka Tu esi izredzējis mūs no pasaules, kungs, ka Tu esi nolicis mūs šī vietā, kungs, ka Tu esi savienojis mūs ar savām saitēm, ar mīlestības saitēm. Un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs droši varam lūgt visu Tev, Jēzus vārdā, un ka Tu mums to dos, ka mēs varam iet un darīt Tavus darbus, kungs, halleluja, tos apstiprinās ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem, halleluja, un mēs lūdzam, tiešām Tēvs, mēs lūdzam
Tas mūs iepriecina, ko mēs dzirdam par Skandināvijas jauniešiem, un mēs lūdzam, lai tas notiek arī mūsu zemē, Latvijā. Mēs ieliekam tajā savu ticību, mēs apliecinām to, ka nāk izmaiņas arī mūsu zemē, Latvijā, Jēzus Kristus vārdā. Mēs salaužam katru neticību, Jēzus Kristus vārdā mēs tās pieņemam tavus apsolījumus, kungs, halleluja, priekš mūsu zemes, priekš mūsu tautas, kungs. Halleluja, tās mēs tev pateicamies, ka tu pagodinies mūsu zemē un mūsu tautā. Jēzus Kristus vārdā, tās mēs tev pateicamies, ka tu pagodinies mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs, kungs, halleluja, ka tavs vārds kļūst lielāks un lielāks, kungs, halleluja, ka tavs gars, kā ir rakstīts, ka viņš piepild šo zemi kā ūdens okeānos, halleluja. Halleluja, paldies Tev, svētais gars, par Tavu spēku, ko Tu dod mums. Halleluja, par Tavu uguni, kungs. Halleluja, ka mūsu ticība ir dzīva, kungs. Mēs Tev pateicamies. Halleluja. Paldies Tev, svētais gars, par Tavu vadību. Halleluja. Halleluja, es Tev pateicos, svētais gars, par Tavu dziedinošo spēku, kungs. Halleluja, ka Tu katru atjauno. Ka Tu atjauno mums garā, dvēselē un miesā. Halleluja, ka Tu atjauno, ka Tu pacēl mūsu kungs. Halleluja, ka Tu pacēl mūsu ticību. Es Tev pateicos, ka aiziet katra depresija. Jēzus Kristus vārdā es pavēlu aiziet katrai tumsai no šīs vietas. Jēzus Kristus vārdā es Tev pateicos tās par uzvaras garu, par ticības garu. Halleluja, halleluja, slāvu Tev, kungs. Halleluja, halleluja. Paldies Tev, svētais gars, ka Tu salauz katru jūgu. Mēs runājam, ka katrs jūgs ir salauz. Halleluja. Mēs runājam pilnīgi brīvību Jēzus asinīs. Halleluja. Halleluja. Paldies Tev, kungs, par derību. Tiešām par derību. Halleluja. Ka mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka tas, ko Tu esi runājis uz mums, caur savu vārdu, ka Tu to piepildīsi. Halleluja. Amen, amen, amen. Halleluja. Slāvu Tev, Tēvs.